kvadrātmetra cena ir kosmoss. Šodien mēģināsim noskaidrot vērtīgāko daudzdzīvokļu namu Liepājā. Uzzināsim, kādas adreses nosauks mūsu aģenti. Pirmais pa kadram trāpījās Kristaps. Nu, ko tu domā? Ja no tāda ekonomiskā viedokļa ēka daudz dzīvokļu, tad man liekas, ka saucamais Ezermāls nams, Daugavas iela 4, tur ir 89 dzīvokļi, jauni vecie dzīvokļi. Tu skaties pēc dzīvokļu skaita. Es skatos pēc dzīvokļu skaita, ka tīri, ja tu uzdod jautājumu, reizinātājs tīrais ar to pašu kopējo ēkas vērtību. Tad... Liana? Nē, Marika. Marika, kāda tava versija? Es teikšu pavisam vienkārši Liepāja 23 vai 25. Kāpēc? Tas ir viena mājaslapā. Man vērtīgākais laikam nozīmē to, ko es mainītu vietā pret savu esošo mājokli. Man patīk tā lokācija, man patīk tā māja, tāda vēsturiska. Ok, labi. Paldies par tavu atbildi. Vai tu vari padalīties ar to, kas ir vērtīgākā māja Liepājā? Kā tu domā? Manuprāt, tā varētu būt Peldiela 44. Tā tomēr ir Berčija ēka. Ļoti fantastiska lokācija. Tas ir tāds tā kā centrs, ļoti tuvu jūra, ļoti tuvu tas pats centrs, tirgus, visas tās aktivitātes, kas šeit ir. Nezinu, man liekas brīnišķīgi ar visu vēstures garšu. Tā ir tā sarkanā ēka, kur ir topiņš apakšā. Jep, arī veikaliņš pat blakus. Tomiela 7. Kāpēc Tomiela 7? Šajā ēkā dzīvokļu kvadrātmetra cena ir kosmoss pret tā tehnisko un vizuālo stāvokli. Tad tu gribi teikt, ka pieņemsim Dzintaru ielā 9 māja nav vērtīgāka. Protams, ka ir vērtīgāka, bet es gribu uzsvērt Tomiela 7 dzīvokļu kvadrātmetra cenu pret to tehnisko stāvokli. Tur iespējams pārdot dzīvokli par 1800 eiro kvadrātmetrā, faktiski neremontēts, ar neremontētu kapitālu. Varbūt tavu versiju par vērtīgāko daudz dzīvokļu namu Liepājā. Katram savs īpašums ir vērtīgākais. Bet, ja mēs skatāmies, noteikti jāskatās vēsturiskais aspekts un lokācija. Tad viens no tādām interesantām būvēm noteikti būs Kurmais prospekts 27. Gan māja, gan lokācija, gan pludmales tuvums. Man liekas, ka arī interesanti ir tas, ka tajā namā nav daudz dzīvokļu. Arī kontingents, kaimiņi. Jā. Jā. Paldies tev!